konditorijā Rausītis pārskatīja dienas pasūtījumu sarakstu. Un tur bija rakstīts, pēc kādām tortēm un cikos nāks pircēji. Torti labvakar paņēma jau no paša rīta. Arī 12 vēja kūkas. Paņēma arī torti līgo un rudzu puķi. Uz pusdienas laiku, uz 12. man ir pasūtīta torte Madara un jāuzklāj tējas galds 3 personām. Jau. Madaru pasūtīja pelēni Pīks un Pīka. Hei, bet diez kādus svētkus pelēni svinēs. Aizmirsu pat paprasīt. Tā, tūliņ atcerēšos, kā gatavo liepziedu tēju. Krūzē jāieber liepu ziedi, jāuzlej verdošs ūdens un krūze jāpārsedz, lai neizgaro aromāts. Tēju saldināsim ar medu. Jau. Nekusties, Rūk. Jā. Tad ir ļoti grūti tevi uzzīmēt. Jā, bet man ies deguns un man būs, jā. Oi. Tu sabojāsi visu zīmējumu. Pika, tas, ko tur uzzīmēs, būšu es? Nu, protams. Bet ja tu kustēsies, tad šņukura vietā Pīks uzzīmēs tas snuķi. Kā zilonim. Pika, es vairs nevaru. Labi būs. Vari būt brīvs, Roka. Paklau, tas, ko tur uzzīmēs, būšu es? Ko? Vai, Pika, es gribu sevi redzēt. Tu tagad nedrīkst. Nē. Klausies uzmanīgi, Rūk. Šodien tev pulkstens 12. jābūt Ruņča Renāra konditorijā Rausītis. Konditorijā Rausītis? Jā. Ko es tu darīšu? Tevi gaida pārsteigums. Pārsteigums? Mani? Atnāksi, tad redzēsi. Jā, es zinu. Jūs gribat mani piemānīt, vai ne? Es aiziešu, bet neviena nebūs pareizi, jā? Un paši aiz stūra noslēpušies smiesieties, jā? Paldies. Nu, kad mēs esam tevi piemānījuši? Ej, nomazgā šņukuru un 12. esi Rausītī. Jā. To zīmē man iedosiet? Zīmējumu dabūsi Rausītī. Nu, labi. Vai, Ruks tiešām aizmirst, ka šodien viņam ir vārda diena? Jā, Pika, tas nozīmē, ka viņu vēl neviens nav apsveicis. Jā, mēs būsim pirmie apsveicēji. Es izdomāšu vārda dienas dzejoli. Jā, tā būs mana dāvana. Jā, bet mana dāvana būs zīmējums, Pīka. Es to tūlīt pabeigšu. Jā, mūsu kopējā dāvana būs torte Madara. To mēs ēdīsim Rausītī. Pīka, vai tev naudiņa ir? Jā. Par torti būs jāmaksā. Nu, ir. Jā. Es to iesēju rūtainā kabatas lakatiņā. Nu, jā, lai nepazūd. Vesels lats. Kas tā par bagātību, Pīk? Vai, Pīka, ko tikai visu par to mēs varētu nopirkt? Jā. Nu, Pīk, nav ko žēlot. Nu, tās būs Ruka vārda dienas svinības. Kaut ko tādu viņš nebūs redzējis. Neviens viņu neatceras, neviens neiet pie viņa ciemos. Aha! Tādēļ, ka viņš apsaukājas un pagalmā dara pāri mazākajiem, lūk tā. Nu, jā, viņš ir, nu, kā saka Runis Renārs, neaudzināts. Bet sirdī viņš ir labs. Jā. Labi, ietinu latu kabatas lakatiņā. Eju Renāram samaksāt par torti, ja? Pika, neaizmirsti sacerēt dzejoli. Labi?
Šodien vārda diena Rukam. Viņam jābūt tīram smukam. Pirmie pelēni to sveiks. Ruk, daudz laimes viņi teiks. Jā, tāds izskatās tējas galds 3 personām. Un tēja, kas par liepziedu aromātu. Nedrīkstu aizmirst medu. Labdien! Labdien, Runci Renāri! Sveika, Pīka! Tu jau klāt? Nu jāatskrēj ātrāk, gribu samaksāt par torti. Nu, atnes arī pāris ziediņus kādu rotāšanai. Labi izdomāts, ieliksim vāzītē. Un saki, Pīka, kam tad par godu? Klājam tik bagātīgu galdu. Jūs nezināt? Šodien taču ir Sivēnam Rukam vārda diena. Nu jā, draugu viņam nav. Nu tādēļ mēs izdomājām nosvinēt to rausītī. Lieliska doma, pelēni. Nu? Tā, man te ir iesiet naudiņa, vesels lats. Mēs ar Pīku sakrājām, nevaru atsiet. Mēslu tu esi iesējusi pamatīgi. Jā? Dod, es tev palīdzēšu. Tā, tūliņ atraisīsim mēslu. Tā, nu re. Bet, kā tu tā? Bet lata nav. Nu nav. Nu, bet kur tas varēja palikt? Oi. Klau, pa ceļam būs izslīdējis no kabatas lakatiņa. Vai tu gāji mierīgi vai lēkāji, Pīka? Nu, es lēkāju. Lēkāju un skaitīju dzejoli. Klau, tad dodies veikli atpakaļ pa to pašu ceļu. Jā. Un skaties labi vērīgi. Jā. Ja kāds nebūs pacēlis, tad tu latu atradīsi. Vai, bet ja nu būs pacēlis? Tad, nu, pagaidi. Tūliņ uzrakstīšu zīmīti. Jā. Tā, paņemsim papīrīti. Tā, labi. Uzrakstīsim zīmīti. Zīmīti? Tā? Tu piespraudīsi pie sētas. Labi. Tā pelīte Pīka Jā. pazaudēja latu. Latu, jā. Godīgo atradēju lūdzu latu nodot Runcim Renāram. Jā, Runcim Renāram. Konditorejā Rausītis. Rausītis, jā. Nu, re, Paldies, lūdzu. paldies. Runci Renāri, paldies. Skaties vērīgi, vai nav ieripojis zālājā? Mjau, vai. Kādēļ viņi mani aicina uz rausīti? Vai tik tur neslēpjas kāds āķis? Es zinu. Pusdienas laikā rausītim pievada jaunu produkciju, un pelēni palīdz izkrāmēt mašīnu. Stiep kastes ar cepumiem, tortēm, vārdu sakot. Darbiņš. Un tas viss notiek saules pusē? Nē, Ruks neies šodien uz rausīti. Viņš pasēdēs tepat pēnā. Kas tu zemē spīd? Mēdā saules zaķīšas. Lats! Vesels lats! Es atradu latu! Jā, es atradu latu! Tā. Oi! Bet ja nu kāds redzēja, ka es paceļu to latu? Neviena nav. Nu jā, es atradu latu. Ja es nebūtu to pacēlis, tad to izdarītu kāds cits. Lūk tā. Nu nav. Nu
nav. Nu jā, es te skrēju vicnā ķepā kā bats lakatiņu. Tagad ar to var nozlocīt tikai degunu. Ruk! Ko? Ruk, vai tu neredzēji? Vai te kāds nepacēla latu? Nē. Es te nevienu neesmu redzējis. Nezinu. Jā. Nu jā, varbūt zīmīte palīdzēs. Ko? O, jā. Kas tur te zīmīte rakstīts? Vai? Rakstīts, ka es, Pelīte Pīka, pazaudēju latu. Lūdzu, godīgu atradēju ienest to rausīti un nodot Roncim Renāram. Vai tu, Ruk, neesi redzējis nevienu godīgu atradēju? Nē, es nevienu neesmu redzējis, bet... Jā. Kāds tavs lats izskatījās? Nu kā jau lats? Jauns, spošs, ar zivtiņu. Paklau, re, tāds kā šis. Jā, tieši tāds. Jauns, spošs. Vai? Tu domā, ka tas ir tavs lats? Nē, Ruk, nē. Es savu latu pazaudēju. Būs jau labi. Latu būs pacēlis kāds, kam tas vairāk vajadzīgs nekā man. Nu, neaizmirst, Ruk. 12. tiksimies rausītī. Jā. Varbūt tas nemaz nav Pīkas lats. Jā, varbūt tu ir pazaudējis kāds cits. Jā, vai? Un ko es tagad daru? Naudiņas es atradis un viss. Nopirkšu rausīti puskīlā rozīņu šokolādē un iešu mājā. Un lai pelēni paši stiep savas kastes un tortes. Lūk tā. Šodien vārda diena Rukam. Viņam jābūt tīram smukam. Viņam jābūt tīram smukam. Pelēni to pirmie sveiks. Pelēni to pirmie sveiks. Ruk, daudz laimes viņi teiks. Tātad šodien vārda diena Rukam, viņam jābūt tīram smukam. Pelēni to pirmie sveiks. 10, 11, 12. Un lūk, jubilārs arī klāt. Mjau. Nu, sveiks, jubilāri. Apsveicu tevi vārda dienā. Vārda dienā? Jā. Kalendārā skaidri un gaiši ir rakstīts. Ruks. Daudz laimes tev, Ruka, vārda dienā. Nāc, lūdzu, sēsties te goda vietā pie svētku galda. Pelēni arī būs tūlīt klāt. Redzi, Ruk, Pīkai gadījās nepatīkams notikums. Jā. Pazuda lats, bet mēs uzrakstījām zīmīti, lai godīgais atradējs ienes naudu rausītī. Mjau. Bet ja nu tas atradējs to neatrada ko? Ja viņš to naudu iebāza savā kabatā ko? Nu, tā nav godīga rīcība. Un atrastā nauda viņam laimi nenesīs. Jā? Jā. Viņi gribēja mani apsveikt vārda dienā. Te ir Roņs Renār. Lats! Lieliski, Ruk, kā Pīka priecāsies. Cik labi, ka latu atradi tu, Ruk. Jau. Roņs Renār. Jā? Es neesmu godīgais atradējs. Es rīkojos negodīgi. Kā? Nu, es Pīku satiku ceļā, viņa man visu izstāstīja. Es redzēju arī to zīmīti, Jā. Bet tas lats, kā pielipis palika kabatā. Jā. Labi, Ruk, ka visu izstāstīja.
Nu, lai atzītos, vajadzīga drosme. Un to, kā redzu, tu neesi vēl pazaudējis. Kur tad tu? Ruk! Ko? Pagaidi, tūlīt nāks pelēni. Nē. Es nepalikšu. Man kauns. Paliec, Ruk! Skat! Hei! Pelēni arī jau klāt! Nāc, Pīk! Cienījamais Runci Renāri! Šodien Rausīti ir svētku diena. Tā ir Ruka vārda diena. Cienījamais jubilāri, tūlīt dzirdēsi mūsu apsveikumu dzejoli. Tā. Šodien vārda diena Rukam. Viņam jābūt tīram smukam. Pirmie pelēni to sveiks. Ruk, daudz laimes viņi teiks! Ruk, daudz laimes! Paldies! Vai, tā, lūdzu, Ruk, te ir zīmējums. Tavs portrets! Nu, kaut arī tu kustējies un šķaudīji, šņukurs tev ir īstā vietā. Bet tagad mūsu kopīgā dāvana - liepziedu tēja un torte Madarā. Nu, lūdzu, visus pie galda. Ai, kāda torte. Starp citu, varu tevi iepriecināt, Pīka. Ja? Rausītī ienāca godīgais atradējs un atdeva uz ietves atrasto latu. Mūsu latu? Pīk, interesanti. Kas tas bija tas godīgais atradējs? Viņš lūdzu savu vārdu neminēt šoreiz. Jā, godīgais atradējs. Tā tik ir dāvana, vai ne? Ruk, ļauj sev uzlikšu šo skaisto Madaras tortes gabaliņu. Jo šodien vārda diena Rukam. Viņam jābūt tīram smukam. Runcis Renārs tevi sveiks.